kārtējs BMW problēma ar dūmeinību. Bet šitais ne melni dūmi, bet gaiši, balti, pelaki dūmi. Skatieties, tas zilgaini. Redzams kamerā, ne? Kā viņš kūp. Nenormāli kūp. Tā kā cilvēks atbrauc pie mums, nezinu, kas tai mašina ir. Mēs nolasījām programmatūru caur OBD ar autotuneri, salīdzināju failu. Ejam, es parādīšu, kas tai mašinai bija izdarīts un kā tas bija izdarīts. Varam likt uz pauzi un ejam iekšā. Tā, spied play. Tagad es paņemšu no citas mašinas failu, lai mēs varētumiem salīdzināt un vienkārši kā paraugs parādīšu, kas tai mašinai bija, jo mašinai fails neoriģinālais. Un uzmetīsim augšā tās mašinas, ar ko cilvēks atbrauca, jo viņam ekoloģija ir atslēgta. Un ātri paskatīsimies, kā tā ekoloģija tika atslēgta, jo šeit failus uz vietas izgatavoja. Šeit visas darbības, kas notiek ar failu tajā diapazonā. Fails no citas mašinas, tad ir nesakritības un nedrīkst šito failu rakstīt tajā mašinai, jo mēdz būt tā, ka tu viņu vari neiedarbināt. Tad redzam, šeit ir kļūdu tabulas. Viņš sākas no šitas vietas līdz šeines, un viņam tikai drusku izslēgtas dažas kļūdas saistītas ar QF filtru, tas ir ok, tā viņam ir jābūt. Ejam tālāk, uzreiz mēs pārliecam no šeines, skaties no šeines uz šeini. Tas nav labi, jo šeit blakus ir vēl viens galvenais slēdzis QF filtra reģenerācija. Tad uzspiedam šeit, redzat dažas darbības, bet ne tas, kas varētu būt un kā vajadzētu būt tai mašinai QF filtra izslēgšanas režīms. Tagad šito es izslēgtu ārā, un tagad es esmu sagatavojis arī gan DPF, AGR un čipotu failu, un arī pēc tam piezvanījām klientam un pateicām, labāk mēs tai mašinai nečiposim, neliksim jaudas, jo konstatējam to, ka motors nepārāk labi strādā, jo viņam tāds vibrācijas nelielas, palaišana arī tāda grūta iedarbinājas. Viņš ir 3-litrīgais ar 173 kW ar vienu turbinu. Tad mēs viņam rakstīsim tikai failu, kam ir tagad pareizi atkodēts QF filtrus un EGR vārds. Tagad uzsāksim no sākumā. Redzat, pirms tam bija tikai šitai viens kursors un tajā vieta. Tagad mums ir vairāki balti punktiņi uzradījušies. Es tagad paskaidrošu jums īsi, kas ir. Šitai ir EGR history kartes divas. Viens un otrais. Viņas tagad abas ir izslēgtas lejā. Šitai ir kļūdu tabulas. Atcerieties, tikai šietā vieta bija dažas kļūdas atslēgtas. Tagad 1, 2, 3, 4, vēl 5 kļūdas klāt saistībā ar QF filtra un EGR vārsta komponentiem. Tālāk, skatieties, būs galvenais slēdzis. Vai šitai vieta varat apskatīties man iepriekšējos video, šitai ir galvenais slēdzis, kas atbilst par QF filtra darbību. Tūlītās parādīšu vēl viens slēdzis, šitai vēl viens redzat slēdzis, kurš atbilst par QF filtra darbību. Un šitā kārta, tas, kas jau sākas tie, ko Džeki iepriekš bija kodējuši. Tad redzat, iepriekšēji divi jau slēdzi, kas vispār nebija tai mašinai atkodēta. Bet tas nav viss. Aiziesim, paskatīsimies temperatūras sensorus. Šitie redzat, arī vēl ir izputējiet temperatūras sensori, kam izprogrammēts, lai nebūtu mašina avārijas režīmā, ja viņš gadījumā nodegtu, jo viņš fiziski visticamāk ir iekšā tai mašinai un pie QF filtra nav, tad temperatūra var būt savādāka viņam pēc tā QF filtra un viņš var nodegt un viņam pēc tam jauda var pazust. Tā kā šādu failu mēs tūlītās viņam rakstīsim iekšā un paskatīsimies, kā būs ar dūmē, jo tikko redzēja dūmē gaiši balti baigi stipri gāja uz augšu, un tagad mēs tūlītās ierakstīsim mūsu programmatūru ar pareizi atkodētu ekoloģiju un pārbaudīsim, kā ir kādi dūmi. Kā tas fails, un jau ne pirmā mašina, nezinu, no kurienes varbūt kaut kur mācās, varbūt no kaut kādas software, kaut kur programmatūras, kas automātiski kaut ko dara, bet ne līdz galam izdara. Tā kā mēs vienmēr arī izmantojam, protams, automātiskās programmatūras, kā un jebkurais chip tuning kontoris, visas izmantotas programmatūras, bet galvenais tā, lai tu saproti, ko viņi ir izdarījuši. Ja kaut kas nav kārtībā, vienkārši piekoreģēk un ierakstīt tā mašina tā, ka jābūt. Tā kā redziet šeit, es jums paskaidroju, kā pareizi atslēdzas DPF un AGR tai mašinai. Vēlāk arī varēšu parādīt, kā arī programmēšana, kā jaudas celšana, kā pedāļa asums, cik ir turbina, griezies moments, limiti un tāda garā, tā kā nepārforsēt visu. Un starp citu, katram cilvēkam vēlmēs ir savādākas. Viens grib maksimālu jaudu, kā dažreiz kaut kāds jaunietis atbraucā, ka tu man maksimāli uzlik, man vienalga nav viss svarīgi braucu un все, pēc tam viņš viņu pārdod, cits cilvēks nopirk to mašinu,
pēc tam redz, ka tur, ārprats, cik tas viss ir slikti, tur nav pareizi viss attaisīts. Protams, ja tu gribi pareizi normāli, tad normāli čipu, bet dažādi cilvēki, dažādas vajadzības, vienam vajag maksimumu, tikai vajag drusku, citam pirmo steidžu. Tā kā tas pats, kad ar maizi vienam garšo balta, citam melna, tas pats ar mašinām un viņu cilvēku vajadzībām. Un tas programmatūras arī nav tā, ka to viens un tas pats ir, un tu viņu štapceļēji. Ne, tā nav, tur variācijas ir dažādas, visādas, tas atkarīgs no cilvēka vēlmēm. Ja skatāmies, kādi būs dūmi, liekam uz pauzes, rakstam failu. Tūlītās ejam rakstīt failu, no kamēr mēs filmējam, viņš jau bija vēl strādāja mašina un redzēt, tie dūmi vienalga kūpu, gaiši balti dūmi. Tā kā, slēdzam nost, nu uzgaziem, jā. Nu jā, kūp, redzi, tad gaiši balti dūmi. Ja būtu viņš telpā stāvētu vai tehniski apskate, vispār viņam tie dūmi būtu stipri redzami. Labi, slāpējam nost un tad rakstam iekšā failu. To, kur tikko rādīju, kur ir atslēgti visi slēdzi, temperatūra, sensorius, EGR darbībā ir atslēgta, izmantojam autotuneri. Tiek tagad rakstīta fails, iekšā rakstas, izmantojot autotuneri caur OBD. Motors vienalga vibrē, paņemot jūti, kad sprauslas nevienmērīgi strādā, viņš tā nopurinās un uzdodot vairāk gāzes, bet it kā izlīdzinājās un vienalga viņš nopurinājās. Tie gaiši tādi zilgaņīgi dūmi nepazud. Lieta visticamāk ir tāda, ka tu vari noslapēt un skaties, kā viņš iedarbosies tāda skanē. Tāda grūti palaižas, uzreiz arī tie saļārkas smaka iet no izpulūdes sistēmas, uzgazējot arī. Šeit tagad skaidrojums ir tāds, ka kvēf filtrs bija izņemts ārā, DPFs sviči neizslēgti ārā un regenerācija pastāvīgi gāja un sprauslam no tā varēja palikt slikti. Tā kā, nākamais solis remonts uz sprauslam. Par programmatūru tagad viss ir ok. EGRs atslēgts, DPFs pilnvērtīgi redzējot pat video, tie, kas čipojiet, saprotat, ka tur reāli visi sviči ir izkodēti un temperatūras sensori tā, kā vajadzētu būt. Jaudu mēs viņam atteicamies celt, lai nebūtu tālākas problēmas ar virzuļiem, jo sprauslas, ja nekorekti strādā un viņas ir izkusušas vai bojotas vai leņķis izmēģināšanas nepareizi strādās nesu sprauslu speciālists, tur jau ar tiem ir jārunā. Mēs izdarījām savu darbu, sakārtojam programmatūru, dūmi ir riktīgi gāzes vienalga, sprauslas beigtas, tā kā, ko tā, ja vajadzēs pārbaudīt failu un sakārtot pie mums, mehāniskais darbs pie mehānikiem jau speciāliem. Autochip.lv. Jauku jums dienu. Čau!